Problēmas ar pilsētas vides un tēla veidošanu ir arī Ikšķilē. Salīdzinoši turīgajā Pierīgas pašvaldībā jau vairākus gadus cenšas sakārtot pilsētas centrālo laukumu. Nulle noslēdzies arī ideja konkurss par vismaz pusmiljonu latu vērtā projekta vīziju. Tajā uzvarējis projekts ar devīzi Ikšķilei, drošai un svētkus mīlošai. Tomēr izskan šaubas, vai viss norit godīgi un domas pasūtījumu nesaņems pašvaldībai pietuvināts uzņēmējs. Un vairāk skaidroja Lauma Spridzāne. Ikšķils kā pilsētas problēma ir, ka tai īsti nav centra, vietas, kur pulcēties iedzīvotājiem. Lai risinātu šo, kā arī transporta plūsmas nepilnības pie Ikšķiles vidusskolas, jau ilgāku laiku tiek domāts par pilsētas centrālā laukuma izbūvi. Pirms 5 gadiem sabiedriskajā apspriešanā iedzīvotāji noraidīja iepriekšējās domas virzīto pilsētas centra detālu plānojumu projektu. Šogad pašvaldība izsludināja jaunu metu konkursu. Pieteiktas tika 4 vīzijas. Aptuvenās aplēses liecina, ka kopumā laukuma izbūve varētu izmaksāt vismaz 1 miljonu latu. Viens no kritiķu pārmetumiem - domas izstrādātais konkursa nolikums šoreiz nav ļāvis izpausties ar idejām, un līdz ar to visi iesniegtie projekti ir pārāk līdzīgi iepriekš jau noraidītajiem. Esošajam metu konkursam darba uzdevumā bija ierakstīts, ka Peldu iela ir jāpakarina un jāsavieno ar Birzas ielu. Tas ir ierobežojoši. Šajā mirklī speciālisti nevarēja piedāvāt citu risinājumu, jo viņi būtu izkrituši atlases kārtā, jo nav izpildījuši konkrētu punktu darba uzdevumā. Tāpat bažas izskan par konkursu norisi un finansējumu. Domas opozīcija pie varas esošajiem pārmet atsevišķu firmu lobby un pauž aizdomas, ka arī šajā konkursā viss nav noritējis godīgi. Proti, ka uzvaras laurus atkal iespējams guvusi firma Āvide, kura vairākus pašvaldības pasūtījumus jau saņēmusi iepriekš. Šaubas par objektivitāti radīs arī fakts, ka šoreiz konkursu žūrijas komisijā iekļauts bijušais firmas darbinieks – transportbūvju inženieris Oskars Koemets. Domas izpildu direktors Guntars Kurmis gan problēmu tajā nesaskata. Turklāt, lai arī idejas izvērtētas un jau zināms par labāko atzītais projekts, vēl nav atvērta konkursu pieteikumi. Līdz ar to firmas nosaukums, kam uzticēta tālākā projekta realizācija, detālu plānojuma un tehniskā projekta izstrāde, būšot zināms tikai māja beigās. Mana iesniegtās aplūksnes nav atvērtas, un es nezinu, kas ir iekšā. Un Āvidei, kā jebkuram uzņēmējam, kas strādā projektēšanas jomā, ir tiesības veikt šo vīzijas iesniegšanu tāpat kā jebkuram. Tad, kad mēs būvējām stadionu Ikšķilē, šis žūrijas loceklis bija stadiona eksperts, kurš ekspertēja stadionu projektu. Toreiz viņam neviens neko nepārmet. Tāpat Kurmis uzsver, neviens no iesniegtajiem metiem nesot atrisinājis visus uzdotos uzdevumus. Līdz ar to pirmā vieta nav piešķirta, bet otrās vietas ieguvējam sava izstrādātā vīzija būs krietni jāpapildina. Savukārt par piesaistāmo finansējumu centrālā laukuma izbūvēja vēl esot pāragri spriest. Pašvaldība vērtēs konkrētā brīža iespējas un mēģinās piesaistīt projektam arī Eiropas naudu. Visticamāk, projekts tikšot realizēts vairākās kārtās aptuveni 2 gadu laikā. Domas priekšsēdētājs Induls Trapiņš, sākotnēji paužot neizpratni par de facto interesi un apvainojot žurnālistus angažētībā, sastopoties ar kameru intervijai tomēr piekrīt. Vienlaikus gan viņš uzsver, ka neko daudz par konkursu nezina, bet viss notiekot saskaņā ar likumu. Šeit ir tā procedūra valstī noteiktā likumdošanas kārtībā, izējot no mūsu pašvaldības domas pieņemtajiem lēmumiem. Un šim izvēlētajam uzvarētājiem, teiksim tā, būs uzdevums arī sagatavot darbu uzdevumu no pārējiem projektiem paņemt labākās idejas. No 3 žūrijas komisijā pieaicinātajiem neatkarīgajiem ekspertiem, kas nav pašvaldības pārstāvji, skaidrot un pamatot savu nostāju un komisijas lēmumu piekrīt tikai Sija metruma teritorijas plānotāja Māra Kalvāne. Viņa norāda, lai gan par labāko atzītais projekts vēl tiks papildināts, kopumā iesniegtās idejas vērtējams pozitīvi. Kalvāne arī uzsver, vērtēšana noritējas godīgi, lai gan žūrijas komisijas locekļi viedokļi atšķīrušies un, piemēram, viņai favorīts bijis cits. Pašvaldībai bija svarīgi iegūt kādu ar ko sadarboties tālāk, un tā kā viens pašvaldības varbūt ziņā bija šis transports būtiskāks, tad tomēr žūrijas lielākā daļa vērtēja šo varbūt transportu nedaudz augstāk. Es no savas puses vairāk viņus virzīju, kad ir šī publiskās ārtelpas attīstība, šī laukuma telpiskās vides attīstība ir svarīga.
A-vīdes pārstāvi savu dalību konkursā pagaidām neapstiprina, nenoliedz. Tomēr jebkurā gadījumā, kad būs izstrādāts projekta galīgais variants, pašvaldībai par detālplānojumu jārīko sabiedriskā apspriešana, un tādu piedāvājumu atkal varēs vērtēt iedzīvotāji. Papildu šaubas par to, ka konkursā viss noritējis godīgi, radīja arī domes pārstāvju attieksmi. Viņiem der atcerēties, ka kliedēt neskaidros jautājumus nepalīdz. Ne draudi un apvainojumi telefonu sarunās, ne nelaipna attieksme un nedēļas sākumā solīto rezultātu publicēšanas vilcināšana līdz pēdējās darba dienas beigu stundai. Bet tas arī viss, ko šokar vēlējāmies jums pastāstīt un parādīt. Tūlīt sporta un laika vēstis, bet de facto ar jauniem stāstiem jau nākamā svētdiena. Uz tikšanos!